Vēls, kaut kādi 2 naktī. Mainu gultni, rītdien jābrauc. Gultnis riktīgi izbeidzējis gaudot tā, ka nevar sarunāties mašīnā. Un pie reizes konstatēju, kad arī lodveidnieks beigts. Pie reizes arī tas tad jānomaina. Gribēju padalīties ar labu padomu, kā viegli izsist ārā. Mūžīgais jautājums, kā šo statni nobalstīt. Situācija ir tāda, ka pacēlājs man darbnīcā ir aizņemts. Līdz ar to uz ceļa pie mājas taisu. Izdomāju tādu risinājumu, kad vienā pusē noliku bluķi, šādu te kvadrātu cauruli pāri, otrā pusē atspiežam ar donkratiņu, piepaceļam, lai stingri stāv un klapējam. Vienīgais mana rekomendācija kvadrātu cauruli vai baigi biezu ņemt, vai arī kaut pildīt stieni, varbūt sliedi kāda mētājs, tad mazāk, ko te var iebāzt. Jo, kā redzams, kvadrāts cauruli šī diezgan plānu sieniņu, es viņu kārtīgi sadragāju. Bet arī situācija tāda, kad man viņš bija labi ieēdies, viegli ārā nenāca, nācās sildīt ar degli, un tad jau pāris sitieni un viss gatavs. Tagad jāaptīra, jāspuš smēra, jāspiež jaunais iekšā.